Mēs esam nonākuši lidmašīnu angārā. Šeit tiek veiktas lielākas tehniskās apkopes, kur nav tikai apskates darbi. Šeit jau notiek tādas lietas, kad tiek atskrūvēti kaut kādi paneļi, veikti eļošanas darbi, smērēšanas darbi, tiek mainītas riepas, bremzes, tiek darīti visādi lielāki darbi. Sāksim ar priekšu. Pašā priekšā šeit aiz šī te aizsega atrodas radars. Tas ir laikapstākļu radars. Ar to piloti uz speciāla ekrāna redz, kas viņam priekšā atrodas. Vai ir mākoņi, vai ir negaisa mākoņi, vai ir krusts, vai ir nelabvēlīgi laika apstākļi. Un tas viņiem ļauj pieņemt lēmumu, mainīt lidojuma augstumu, lidojuma virzienu. Viņi tad sazinās ar gaisa kontroli un saka, ka mums ir tādi apstākļi, ka mēs gribam mainīt kaut ko. Vai arī lidot atpakaļ. Tas ir pa visu priekšu, ja? Viņš šeit iekšā ir. Šeit iekšā tāds kā šķīvis, kur var grozīt uz augšu, uz leju, pa labi, pa kreisi. Šitas ir no stikla šķiedras, lai tie radioviļņi viņam ietu cauri. Pārējais ir no alumīnija. Tālāk mums ir saucamās pitotrubiņas, šeit abas divas. Un ar tām ko dara? Jā, ātrumu mēra. Jā, pareizi mēra ātrumu. Šeit priekšā mēra dinamisko ātrumu, un šeit sānos var redzēt caurumu, tur mēra kādu, ko tur mēra spiedienu. Priekšā ir dinamiskais spiediens, un tur ir, tur ir statiskais spiediens. Viņš ir vajadzīgs tāpēc, lai precīzāk varētu ātrumu izmērīt, un viņš arī vajadzīgs, lai augstumu varētu lidmašīnai noteikt. Augstumu? Jā. Jo ceļoties augšā mainās spiediens, paliek mazāks, un pēc tās izmaiņas var arī noteikt, kādā augstumā tu atrodies. Tālāk pasažieru durvis, kur mēs drīz arī iekāpsim iekšā. Viņas ir elektriskas, viņas var pacelt augšā. Viņas pietiekoši smagas, lai to nevarētu mehāniski izdarīt. Šeit tālāk ir propellers. Viņš ir arī kompozīta. Viņš ir kompozīta un viņš ir apsildāms. Šeit šie te elementi, tie ir elektriskie apsildes elementi. Priekšā kaut kas apsildāms, jāspēcās? Nē, iekšā nē. Šeit uz pašā propellera struktūras ir uzlīmēts apsildes elektriskais elements. Viņu, ja teiksim, viņš sadeg, tad viņu var nomainīt, neko nedarot pašam propelleram. Kā viņš pats izgatavos? Viņš pats ir kompozīta. Tas tāds materiāls, jā? Tas ir stikla šķiedra un dažādas šķiedras salīmētas. Pēc tam ofisā mums ir viens sagriezts propellers ķergezumā, tad varēs izpētīt smalkāk, no kā viņš sastāv. Tur tas melnais, tā ir dzinēja ieeja, gaisa ieeja. Tur reaktīvais dzinējs pēc būtības, viņš ņem gaisu. Tālāk ir sprausla, pa kuru tas karstais gaiss izplūst ārā. Spārni mums kalpo cēlēja spēka radīšanai, bet par cik viņiem ir kaut kāds tilpums, tad viņus izmanto kam? Tilpums? Tas ir degvielai. Degvielai, pareizi. Spārni ir, gandrīz visi spārni, tukšā tā daļa ir piepildīta ar degvielu. Spārni priekšējā mala, kāpēc ir melna? Tā ir tā kā gumijas kamera. Viņa ir slēgta sistēma, pneumatiski padod gaisu un priekšējā daļa piepūšās. Un tas vajadzīgs, lai dabūtu ledu nost no lidmašīnas. Tā kā lidojumā lido, teiksim, sniegā vai sliktos laikapstākļos, uz priekšējās daļas visur var uzkrāties ledus. Tāpēc arī propellers ir apsildāms. Un tad pneumatiski manipulējot ar šo piepūšamo priekšējo daļu, to ledu var nolaust nost. Ziemas laikā vēl lidmašīnas aplaista ar speciālu tādu kā šķidrumu. Jā, jo šīs te pretaplidošanas sistēmas domātas lidojumam, aizsargāt tās daļas, kur uzkrājas sniegs lidojumā. Bet uz zemes uzkrājas visas lidmašīnas, tāpēc pirms lidojumam viņš jādabū nost. Tad speciāla mašīna, kur nolaista speciālu šķidrumu, lai tas sniegs tur nav. Bremzējās lidmašīnai tikai šīs galvenās šasijas, priekšējā šasija nebremzējas vispār. Tālāk spārna aizmugurējā daļa. Un tur ir visādas interesantas lietas, kas kustās. Un kam tas ir domāts? Tieši Šeit aizmugurējā daļa spārna. Lai varētu pagriezties. Arī, bet ne tikai. Arī, lai uz nosēšanos, kad lai tā bišķi novērš. Nosēšanos, pacelšanos aizmugurējā daļa tiek izlaista uz aizmuguri un uz leju.
Tas palielina, tas ir, tie saucās aizplākšana, tas palielina cēlēju spēku spārnu. Ir apkalpošanas durvis, šīs neizmanto pasažieri nekad. Šīs pārsvarā izmanto nevis kravām, bet izmanto katerings ēdienu piegādēji un tukšo ēdienu konteineru savākšanai. Bagāžas durvis ir nošķiras. Tā, šeit mums ir horizontālais stabilizators. Un arī pie viņa ir augstums-stūre, kur līdzīgi kā aizplākšana eleroni arī lokās uz augšu uz leju. Ar to tiek kontrolēts lidmašīnas leņķis attiecībā, teiksim, pret to gaisa plūsmu, kādā viņa lido. Un vertikālais ir ķīlis, un pie viņa ir virzienstūre, kuru piloti kustina ar pedāļiem pa labi, pa kreisi. Atsevišķi viņus neizmanto, parasti izmanto kombinācijā eleronas, virzienstūra, augstumstūra. Aizmugurē ir navigācijas gaisma, lai gan uz zemes, gan gaisā citi varētu labāk redzēt. Jā. No otra puse ir gandrīz simetriska. Izņemot šeit ir vieta, kur pieslēdz sildītāji. Uz zemes tā kā lidmašīna stāv, dzinēji nestrādā, viņu nevar sildīt. Tad šo lūciņu attais vaļā un pieslēdz sildītāju, lai tā kā pasažieri iekā viņiem ir salīdzinoši komfortabli apstākļi. Šeit ir degvielas uzpildes panelis. Kur pieslēdzās pašas degvielas? Pati degviela pieslēdzās tur. Speciāls vāciņš attais vaļā, tur pieslēdz ar kāpnītēm uzkāpt degvielas uzpildītājs augšā. Katrā pusē vai tikai vienā? Nē, vienā pusē. Vienā šajā, jā? Jā. Pieslēdz klāt šļūdeni. Šeit viņš tad var manipulēt, kurā bākā cik daudz iepildīt. Šī te ir elektrība, lai uz zemes nav jādarbina dzinēji, arī pilotiem un ir gaisma pasažieriem iekāpjot, izkāpjot. Tad vienmēr uz lidmašīnu stāvot uz zemes, viņai ir pieslēgta elektrība. Tā kā lidmašīna atlido, dzinēji neslēdz ārā, kamēr nepieslēdz elektrību. Durvīm neļauj nokrist inerciālā bremze. Viņi tur aiz tām trosītēm un motors savukārt viņas uzvelk atpakaļ. Droši vien vispazīstamākais ir pasažieru salons. Mēs šeit iesim. Kur gribat? Tur. Nu, varētu... Tur? Nu, ejiet tur. Tur? Tad droši vien, lai vairāk vietas apsēžaties katrs savā pusē. Hokers nav tā lielākā lidmašīna, tāpēc varbūt tā apsēšanās nav ļoti ērta. Slēgt viņu, jā. Te ir augstums. Pa vidu tajā dzeltenajā kvadrātā tie ir visi dzinēju rādījumi. Katram pilotam priekšā ir divi ekrāni, kur ir gan navigācija, gan lidmašīnas attiecība pret horizontu, gan sānsvere, gan leņķis. Nu, ko tehniķi šeit dara? Viņi arī pārbauda. Ir tehniskais bordžurnāls, kur tehniķi saraksta. Tagad viņa laikam nav, viņa aiznesuši pie sevis. Ir mehānisks elektronika, kas atbild un mehānisks mehānika, ne? Jā. Bet aviācijas inženieris arī ir mehānika un ir avionika. Avionika. Jā, avionika. Kas jūs skaitaties tieši? Mehānika. Mehānika. Nu, lūk, lidmašīna atrodas bordžurnāls parasti, kura piloti, ja viņiem ir kaut kāda defekta vai kaut kāda aizrādījuma vai kaut kādas aizdomas, kaut kas tā nepareizi strādā, viņi to ieraksta iekšā. Tā kā lidmašīna atlido, tehniķi pārbauda, ko viņi ir ierakstījuši, un tad veic šo defektu meklēšanu. Ļoti bieži arī dēļ šiem defektiem viņi ievelk angārā, kur, teiksim, pietiekoši silts, labs apgaismojums, un kuri var viņi to darīt. Pasažieru kabīnē un arī pilotu kabīnē. Kas ir dabā grāmatiņa? Tas ir tieši... Tas ir pilotiem dažādiem pacelšanās svariem, tad viņiem sarakstīts tā kā tāda... Var paskatīties? Jā, jā, tā kā špikeris, kādi ātrumi jāizmanto. Flaps, jā, tas ir šis te. Var redzēt, ka augšā atšķirās tonnas 17,5, teiksim, tonnas un tā tālāk. Nu, jā. Tā, tagad šitā, ja? Nu. Viņus lidojumu laikā arī var atvērt? Noteikti, ka nē. Redzēju, ka viņi ienāca uz iekšpusi, un iekšā ir lielāks spiediens nekā ārā. Tas nozīmē, ka fiziski nevarēs attaisīt. Bet arī attaisīt tā gaisa plūsma, te būtu tāda iekšā, ka tā lidmašīna droši vien nokrist. Te ir viena lodziņa. Mierīgi. Priekšie stikli, tāpēc arī viņi ir ļoti biezi, vairākās kārtās. Viņi gandrīz kā bruņu stikli, lai, ja kaut kas trāpa, tas parasti ir putni, lai viņi nevarētu izsist to stikli.
Kas bija tieši ar stiklu, vai būtu nevarētu izsist? Viņš ļoti biezs vairākās kārtās. Viņam ir ārpusē stikls, iekšpusē ir stikls un pa vidu ir kompozīta tāds materiāls. Kaut arī bija, ka tā daudz gadījumu ka izsit. Nav bijis tādu gadījumu. Līdmašīnī, Nē. ka izsit. Nē. Vai? Jā, ir trāpījuši ļoti bieži pa stikliem, bet viņi pat nesaplaisā no tā. Parasti tie stikli tiek mainīti, tāpēc, ka viņi saplaisā no noguruma, jo viņi tiek apsildīti. Un tie cikli, kad viņš ir augsts, karsts, tas veido tajā stiklā nogurumu, un tad viņi arī var saplaisāt. Saule, ko viņi dara? Jā, tieši pretī saulē. Jā. Viņiem saules brilles, bet arī uz Boeingiem ir tādi Tādi, kas saules tādi nolaižās. Jā. Saules brilles. Es domāju, varētu mēs šeit B kabīnē Jā. un doties tālāk. Labi, es domāju, mēs tagad šo te beigsim. Un man jāsaka paldies vēlreiz par jūsu interesi. Un cerams, ka jums tas patika. Un jūs ieguvāt kaut kādu informāciju. Un arī mēs iespējams vēl turpināsim. Un jūs iegūsiet vēl informāciju. Un atbildēšu uz visiem jautājumiem, kur noteikti jums ir. Labi, liels paldies jums.